Destilācijas aparātus Dropper.lv izstrādājuši inženieri ar daudzu gadu pieredzi ķīmiskās rūpniecības iekārtu, gāzu un agresīvu šķidrumu attīrīšanas iekārtu konstruēšanā un izgatavošanā. Viņš tāds mums vairāk ir tāds, viņš tā radās dīvaini vai ne, un produkts ir tāds kā hobijs tā vairāk hobijs. Mēs gan esam piedalījušies arī izstādēs tepat Rīgā, Rīga Food izstādēs, Ungārijā, Budapeštā esam startējuši ar šo te, tur arī mums ir daži klienti. Destilācijas aparātu Dropper izstrādē apkopota progresīvākā Amerikas un Skandināvijas valstu pieredze. Ar mūsu iekārtu var saražot vislabāko. Ir bijuši pie sāna likti salīdzināt, un tiešām tāds. Var dabūt pilnīgi tīru spirtu. Spirtu, kas ir pārsit pat alfa spirta standartu. Alfa tas ir tāds, ko praktiski veikalā nopirkt nevar. Mēs to standartu dabujām. Faktiski, tādā brīdī mēs caur to chromatogrammu varējām redzēt, ka mēs varam sasniegt alfa noteikti un arī pat pārsist. Konstrukcija radīta uz nopietnas teorētiskās un praktiskās bāzes, panākot perfektu balansu starp izejmateriālu īpašībām, detaļu izmēru proporcijām, drošību, efektivitāti. Šī kolona arī ir izrēķināta. Pēc fizikas, pēc visiem tur jau apmaiņas likumiem un tā tālāk. Ja. Tātad tur atkāpes no kaut kādiem izmēriem vai no kaut kā, ja. Tas viss tuvinās noved pie nelāga rezultāta. Ja. Līdz ar to arī tas rezultāts ir labs un īrs, ja, kad tur nekā lieta nav. Ja. Tas ir tas, ko es teicu, ka mēģināt uzlabot, mēs uzlabot. Nav te vairāk. Jūs sabojājat. Ja jūs tā liekas, tas ir darām, vai kaut kā desmitmēr lielāk, tad viss ir izveidams. Tas nav tā, tas ir gula. Dropper destilācijas aparāti apsteidz konkurentus ne tikai produktu tīrības pakāpes mērījumos, bet arī iegādes un uzturēšanas izmaksu ziņā. Viņš tā tika nominimizēts, ja, vai samazināt viņa cena, vai nebūtu nekas liekas. Ja teiksim, mēs paskatāmies tagad mūsu konkurentiem, jā, pasaulē ir visādi tas lampiņas, spirģenu mērījumu, darītājas, tikliņi un gulciņas, jā. Kā jau to es teicu, tas ir vienkārši skatām, darām pataisīt. Tas, ko jau ietekmē, tas process ir tāds, kāds viņš ir, viņš notiek tā, kā viņš notiek. Mēs esam paredzējuši visu to, ko var ietekmēt, ko šeit var ietekmēt un neietekmēt. Apkopes, remonti, jā, rezervas daļas, tas viss ir pieejams, nav nekur jāmeklē. Mums šeit ir pilnīgi viss. Ienāc Dropper.lv un uzzini vairāk! Andis Poga, biškopis. No vārda un uzvārda arī produkcijas nosaukums – Apoga biškopības produkti. Viņa dzimtā pilsēta ir Rūjiena, pašā Latvijas ziemeļu daļā, bet jau vairāk kā 40 gadus Andis dzīvo Rīgā. Andis ar bitēm sadarbojas, vai kā pašam patīk teikt, kalpo viņām, jo, kā zināms, ar bitēm nekad neko nevar zināt. Tāpēc jau visu laiku jāskatās, kā viņas jūtas, jāvērtē, ko vajadzētu palīdzēt, uzlabot, daudz jāzina un, protams, ļoti daudz jāstrādā. Apoga bišu saimes medu vāc 5 novietnēs Rūjienā un tuvākajā tās apkārtnē. Rūjienā ir bišu novietne, it kā pilsētas centrā, bet nos no Kņadas, upes malā. Un tieši pāri upei otrā pusē atrodas Rūjienas palieņu pļavas, kas ir dabas liegums. Līdz ar to tur ir visai bagātīgs augu klāsts no pavasara pūpoliem un purenēm līdz rudens zeltslotiņām. Apkārt pilsētas mazdārziņa ar pavasarī ziedošiem augļu kokiem, daudz liepu. Tieši Rūjienā ievāktais medus pēc analīzēm diastāzes cipara vienmēr ir bijis tas bagātākais un daudzpusīgākais. 2 novietnes atrodas tieši meža ielokos ārpus Rūjienas. Tur tiek ievākts meža medus, kas noteikti satur priežu, egļu un dažādu koku pumpuru ziedputekšņus. Vēl 2 novietnes atrodas nedaudz tālāk – Īpiķos un Lodē, bet arī meža tuvumā. Un šeit Igaunijas pierobežā tiešām ir vēl nesabojāta un tīra vide. Šobrīd piedāvājumā vairāku veidu medus – pavasara ziedu medus, dažādu ziedu medus, meža ziedu medus, griķu ziedu medus, krēmveida medus, spiestais medus, arī viršu ziedu, šūnu medus, bišu maize medū, propolis medū, ziedputekšņi un vaska sveces.
Starp 4 produktiem ir zaļās karotītes zīme. Tas nozīmē, ka produkta ražošanas process tiek uzraudzīts un ka tas ir kvalitatīvs Latvijā iegūts produkts. Pastāv uzskats un ir arī pierādījumi, ka jo tālāk uz ziemeļiem medus iegūts, jo vērtīgāks, daudzveidīgāks un bagātāks tas ir. Apoga produktu piedāvājumā gandrīz vairāk ir tumšo nokrāsu medus, pavisam gaišs dabūjams tikai pašā pavasarī un kad rapši zied pie kādas novietnes. Citādi medus krāsa ir pārsvarā no vidēji tumšas līdz gandrīz pat melnai, ar bagātu piesātinātu garšu. Andim ir svarīgi, lai viss notiktu un būtu kārtīgi un pamatīgi. To viņš ievēro gan savos darbos bišu dravā, gan arī pārdodot savu produkciju. Ir pētījumi, kas apliecina kārstējot saaugstēšanos un klepu ar medu, atvesaļošanās notiek pat 2 dienas ātrāk nekā lietojot medikamentus. Jo īpaši tas jūtams kopš Covid-19 sākuma, jo krietni pieaudzis pieprasījums tieši pēc propolisa medū. Cilvēki pērk, ved un sūta uz ārzemēm tuviniekiem, jo propolis ir unikāls produkts ar antibakteriālām pretmikrobu īpašībām. Iesāktais jāturpina, cenšoties nodrošināt kvalitatīvu, daudzpusīgu un veselīgu biškopības produkciju klientiem. Apoga biškopības produktus var iegādāties zvanot 2945 9082, Āgenskalna tirgū un e-veikalā agenskalnatirgus.lv. Zemnieku saimniecība Trubenieki ir lielākā šitakī sēņu audzētava Latvijā, un tās produkcija pieejama gan uz vietas, gan vairākos Latvijas veikalu tīklos. Mēs, kā teikt, sākumā hobiju pēc gribēja iestādīt sēnītes, un te nu jau esam lielākā saimniecība Latvijā. Mūsu sēnes ir pieejams Svaigi LV, Neganti, Gārdi, vai, pieņemsim, veikals Īdīle, kā teikt, Sky veikalos, Jelgavas pusē ir arī iecēni, delikateses. Šitakī sēņu garša, jebkurš restorāna pavārs pateiks, kas ir šitakī sēna un kas ir baravika, piemēram. Tikai šitakī sēna būs daudz vērtīgāka sēna, kā teikt, par baraviku. Baravikai būs tikai garša. Svaigas šitakī sēnes pieejamas visu gadu, tāpat kā populārākie pārstrādes produkti, šitakī sēņu maize, sviests, sēņu pulveris un kaltētas grieztas sēnes. Sēņas sviests sastāvā ir 60% šitakī sēņu iekšā, 40% salkrēma sviests, nedaudz Himalē sāls, nedaudz pipari. Jā, mēs no šā gada mūsu sēnes viss ir bioloģiski audzēts, un mēs to visu darām bez kādiem pesticīdiem, vēl visu šīm lietām sēnes ir pilnīgi tīras. Jā, šitakī sēna kā gaļas aizvaitotājs. Tie cilvēki, kas grib dzīvot veselīgi, vai tie cilvēki, kas nelieto gaļu, šitakī sēna pirmais, kas galdā jāliek gaļas vietām. Saimniecība Trubenieki jau ir realizējuši vairākus Eiropas projektus un ieguvuši bioloģiskās lauksaimniecības certifikātu. Tomēr Jānis nemaz neplāno apstāties pie sasniegtā. Ir uzsākts darbs pie ievērības cienīga piedāvātā preču klāsta paplašināšanas. Tagad esam iestādījuši arī jaunas citas sēņu šķirnes, kas būs austeru sēnes, tas interesantās ir dzeltenās, ko mēs iestādījām pamēģināt, un rozā austeru sēnes. Tas būs tāds neliels pārbaudījums, mēs pārbaudām koksnes sugas, kurā iejauksies šīs sēnes, un ir arī sēne maitakē, kas ir iestādīta, un ir sēne reiši. Un arī viena no 5. sēņu šķirnes ir lauzkrēpes. Zemnieku saimniecība Trubenieki uzņem turistu grupas degustācijām no 10 līdz 54 personām. Mēs uzņemam arī grupas ar degustāciju, stāstam, kā pareizi iestādīt šitakī sēnes, kam tas interesē, vai pareizi sēņu audzēšanu. Tā kā droši variet braukt pie mums, apskatīt saimniecību, degustēt svaigas šitakī sēnes, degustēt mūsu pārstrādes produktus, arī mūsu gardo šitakī sēņu zupu. Tā kā laipni būs mums gaidīti. Zvani 26 13 55 55 un piesaki rezervāciju. Rīgas jūras līča austrumu piekrastē, Salacas upes labajā krastā, atrodas Salacgrīvas akcijas sabiedrība Brīvais Vilnis. Akcijas sabiedrība Brīvais Vilnis ir viens no lielākajiem un ekonomiski stabilākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijā. Akcijas sabiedrība Brīvais Vilnis ir dibināta 1949. gadā, sākotnēji kā zvejnieku kolhozs. Kopš tā brīža daudz kas ir laiks gājis, viss kas ir pamainījies, bet uzņēmuma nosaukums ir palicis nemainīgs, to ir izdevies saglabāt.
un arī vērtības un tradīcijas ir palikušas mums uzņēmumā nemainīgas. Uzņēmuma saražotā un piedāvātā sortimenta klāsts ir ļoti plašs, ap 100 dažādiem produktiem. Mēs esam otrais lielākais zivju konservu ražotājs Latvijā. Un šobrīd ražojam 70 līdz 100 dažādu veidu konservus. Mēnesī saražojam 2 līdz 2,5 miljonu kārbu. Lielākais tirgus mūsu noiet noteikti ir mājas tirgus. Mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai mājas tirgus mums aizņemtu lielu daļu no pārdošanas. Savukārt viss pārējais tiek eksportēts uz apmēram 40 dažādām valstīm. Mūsu devīze ir senas tradīcijas, jaunas garšas, un tas ir tas, pie kā mēs arī strādājam. Uzturam esošos produktus kvalitatīvus, tāpat laikā izmantojot savu pieredzi ilgadējo, arī strādājam pie jauniem produktiem. Un pēdējo gadu laikā esam daudz strādājuši pie tādas produktu grupas kā grilētie produkti. Sākotnēji šis produkts tika izstrādāts priekš Amerikas Savienotajām valstīm, un šajā produktu grupā ietilpst gan skumbrijas produkti, gan sieļas, sardīnas, un tagad arī esam izstrādājuši pavisam jaunu produktu, kas ir grilēts lašas filejs. Vēl viena produktu grupa, ko var pieminēt, ir apceptā brētliņa. Ja visiem zināms ir klasiskais produkts apceptā brētliņa tomātu mērcē, tad šobrīd mēs esam attīstījuši tādas mērces kā ābolu mērces, kas bija liels pārsteigums. Un tam savukārt sekoja arī tagad nesen pievienotie produkti, kas ir apcepta brētliņā burkānu mērcē un apcepta brētliņa burkānu karī mērcē. Paldies tiem, kas jau ir mūsu produktu cienītāji, kas mūsu produktu zina un atbalsta un kam garšo. Tiem, kas vēl nav pamēģinājuši, es noteikti ieteiktu, un mans galvenais akcents būtu uz to, ka šie produkti ir dabīgi, tiem nav ne konservanti, ne garšas pastiprinātāji, un derīguma termiņu mēs panākam sterilizācijas procesā. Līdz ar to dabīgi labi produkti, kas noteikti varētu garšot jebkuram. Senas tradīcijas, jaunas garšas. Nogaršo arī tu uzņēmuma Brīvais Vilnis produkciju. Saldus novada Vadakstes pagasta zemnieku saimniecība Birzas ir dibināta 1992. gadā. Birzas apsaimnieko 1700,54 hektārus zemes, kuras lielāko daļu aizņem graudaugu un rapšu sējumi. Pārsvarā audzē pārtikas graudus, kviešus un rapsi, kā arī lobarības graudus, miežus un auzas. Sākām ar 38 hektāriem, un tagad ir 1000. Pār 1000 īpašumam, pārējo nomājam. Ievāktā raža iet eksportā, gan paliek Latvijā. Lobo zirnovniekam, kas tiek pārdots lobo zirnovniekiem, tā ir paliek Latvijā. Vienas agro graudi tiek vesti uz ostu. Arī saimniecības modernizācijā tiek izmantot arī apgūti Eiropas projekti. Tehnikas iegādē, kuri tika iesniegti, arī viss tika akceptēts. Kombaini un sējmašīnas un forwarderi iegādēji. Saimniecība interesantiem piedāvā arī lauksaimniecības pakalpojumus, sēšanu, traktoru pakalpojumus, spectehnikas un mežtehnikas pārvadāšanu. Mežastrādes jomā galvenie darbības virzieni ir meža zāģēšana, šķeldošana, cirsmu izvešana, koksnes iepirkšana. Šķeldu gatavojam, kur piegādājam lobo zirnovniekam un arī paši kalti kurināmā, biokurināmā sakarā karstuma. Kaut kur no hektāra 1,5 līdz 2 tonām raža mazāk. Mums jau visa tā lauksaimniecība ļoti atkarīga no laika apstākļiem, un to jārēķinās. Tu vari visu, kā šogad, visu izdarīt perfekti. Es domāju, šogad nebūtu bijis lielais karstums, būtu rekordu ražas lauksaimniekiem. Un mežastrādē arī šis karstais laiks bija nelabvēlīgs, jau 36 grādos meža mašīnas nevarēja darboties. Sēļas vārījās, jo pa dienu praktiski nestrādājām tik pa naktīm, bet nebija pa dubļiem jācīnās. Mums vēl daudz darbinieku, kas strādā jau 25 gadus un vairāk. Protams, jādomā par viņiem, lai viņiem šeit arī pensiju saņemt un vispār par viņiem jāpadomā. Lai arī cilvēki bieži ir negatīvi noskaņoti pret pesticīdiem un citām lauksaimniecībā izmantotajām ķimikālijām, modernā lauksaimniecība bez pesticīdiem nav iedomājama. Skatītājiem arī gribētu pateikt to, ka tagad visi mēs gribam būt ļoti zaļi, kad lauksaimniecības izmantotie pesticīdi, fungicīdi ļoti kaitīgi, bet tā tas nav. Lietojot viņas samērīgās devās, viss ir kārtībā, un arī uztraukums par bitēm, tas arī aplam. Ir jau konkrēti rapši tiek migloti pa naktīm, tad bites ir guļ,
ka mēs nelietojot fungicīdus un pesticīdus, mēs noteikti nevarēsim konkurēt arī ar citām Eiropas valstīm, kas nodarbojas lauksaimniecību. Pie 2, 3, 4 tonnām mēs esam konkurēt nespējīgi. Ienāc birzes.lv un uzzini vairāk. Patiesībā noteikti meža vērtība nav nemaz tik viegla. Pat pieredzējuši ekspertu viedokļi bieži atšķirās. Pirmkārt, ir svarīga koku kvalitāte. Cik daudz ir papīrmalka un malka, tie 50% vai 10%. Otrkārt, ir jāsaprot, cik ir vērtīgais materiāls. Vai tas baļķis, stabi un finieris sanāk daudz vai nesanāk. Kā arī svarīgs ir izvešanas apstākļi. Līdz ceļam ir 100 metri vai 2 kilometri. Vai priekšā ir kaimiņš ar bioloģisko saimniecību vai ar rudzu lauku. Kā arī vai var izvest jebkuros laika apstākļos, vai tikai sausā laikā un salā. Šeit var redzēt, kā sakrāmēts ir kaudzēs un kā mašīna krauj to iekšā un dažādi sortimenti kādi ir. Kas arī nosaka to kvalitāti. Re, kur ir finieris, piemēram, re, kur ir baļķi, un ir arī tālāk papīrmalkas un malkas, kas nav vērtīgā koksne. Treškārt svarīgi, kur tas mežs atrodās. Tas mežs atrodās vidzemes vidū, kur zāģētavs ir apkārt un osta nav tālu, vai tas ir Latgalē, kur osta ir 250 km. Tāpēc vislabākais veids, kā noteikt meža vērtību, ir salīdzināt vairākus piedāvājumus. Pat ja kaimiņš vai draugs piedāvā, iesaka kādu meža pircēju, parādi to vēl kādam. Mēs varam piedāvāt labāku cenu uz tā rēķina, ka mums ir 25 gadu pieredze, mēs esam latviešu uzņēmumi, mums ir ļoti labas attiecības ar lielākajiem koksnes pārstrādātājiem un eksportētājiem. Ja mēs nonākam līdz darījumam, tad naudu mēs maksājam tādā pašā dienā. Ja gadījumā ir kaut kādas problēmas ar mantojumiem vai ar sadalījumu, to visu mēs varam palīdzēt juridiski sakārtot. Un kas ir svarīgi, jums jebkurā gadījumā ir nepieciešams meža apsaimniekošanas projekts. Ja gadījumā jums tāds nav, to mēs varam uztaisīt nedēļas laikā. Ja jūs atsūtat mums savu meža apsaimniekošanas projektu, tad meža vērtību mēs varam noteikt 2-3 dienu laikā. Parasti tā mums ir lielāka nekā citiem. Saldus novadā Ezeres pagastā jau vairāk kā 10 gadu biedrības pirmā stīga paspārnē darbojas hostels un ēdnīca Ezerkrasti. Hostelu pārsvarā izmanto darba brigādes komandējuma laikā, tomēr gan pēc siltas maltītes, gan pēc naktsmājām vērsties ir aicināts ik viens interesants. Kā 10 gadi jau apmēram varētu būt, mēs iesākām ar mazu virtuvīti. Es mācījos Rīgā pa sociālo darbinieku un tad Kristīgajā akadēmijā. Un tad vienkārši mums tā meklējām arī palīdzību, jo strādāja ar bērniem, ar maznodrošinātām ģimenēm un praktiski izdalījām drēbes un pārtiku. Tad mums tas direktors teica, lai vāra kafiju un bulciņas. Ja? Es domāju, kam vajag laukos kafiju un bulciņas. Tad mēs sākām gatavot zupas, piedāvāt un tā pa bišķītim arī aizgāja. Tā mēs sākām gatavot. Manā uztverē, man liekas, ka cilvēks atnāk, viņam ir labi jāpēda. Lai katru dienu svaigi salāti, tur zupa un kotletīti vai gaļiņi vai kartupeles svaigs vai griķi vai makaroni. Cilvēki, tie, kas jau nāk, viņi ir apmierināti ar kvalitāti un tas arī mans gandarījums ir. Biedrība pirmā stīga dibināta 2006. gadā. Tā nodarbojas ar labdarību, brīvā laika organizēšanu jauniešiem, sociālā atbalsta sniegšanu un pagasta attīstīšanu. Pirmās stīgas komanda, pateicoties bijušajiem pagasta priekšsēdētājiem Jānim Sipaniekam un Jānim Blūmam, varēja sakopt un atjaunot blakus Ezerkrastiem esošo mazpulcēnu parku un atklāt tajā piemiņas akmeni pirmajam mazpulkam Latvijā. Tepat blakus šai ēkai atrodas Latvijā pirmie mazpulcēni dibināti. Tuņi būs 100 gadi. Toreiz tā laika aizsargi, vai kas viņi saucās, viņi kopā stādīja, un tad tas ir mazpulcēnu parks, kurš bija aizaudzis. Un tā, kad mēs ienācām šeit saimniekot šajā ēkā, tad mēs vienkārši to parku ņēmām sakārtot tādu un izveidojām. Tad viņi visi tur sauc, ka tas ir Anitas parks. Viņš nav mans parks, bet vienkārši tur iedzīvotāji iet peldēties un var atpūsties. Jā. Es domāju, tā vislielākā vērtība ir, ka es varu paskatīties uz jauniešiem, kas ir mums bijuši izauguši, ka viņi ir par labiem, pieklājīgiem cilvēkiem, ka viņi ir apprecējušies, ka viņi turpina dzīvot to labo, ka viņi nav nogājuši no ceļa. Manā uztverē, ka tā ir vislielākā vērtība, ka tu esi varējis pasniegt kādai ģimenei roku, palīdzēt iznākt no muklā, ja tur kāda sievietei bijuši atņemti bērni vai viņi dzīvojusi kaut kur pagrimus, ja, ka mēs esam varējuši palīdzēt. Tā kā es domāju, tā ir vislielākā tā vērtība, tā bagātība, ne, ka tu vari būt daudziem kā mamma tāda.
Praktiski man dara iespēju robežās, tā kā es saku, vecuma nogalē gribās nodzīvot to dzīvi, lai tāds mēs dzīvojam priekš sevīm, un ja mēs vēl varam kaut kādu labu darbu izdarīt, tad tas ir tāds patīkams gandarījums. Ja jūs esat šajā pusē, tad laipni lūgt, iebraukt un nogaršot un novērtēt. Labs mājoklis ir viena no svarīgākajām lietām cilvēka dzīvē. Kad esam tam gatavi, negribas ilgi gaidīt. Ar mūsu uzņēmuma Gotthus palīdzību jūs pie savas sapņu mājvietas varat tikt vien dažu mēnešu laikā. Izturīgas, drošas un skaistas koka karkasa ēkas mēs būvējam jau kopš 2018. gada. Savu standartu augsto latiņu esam cēluši apkalpojot klientus Skandināvijas valstīs. Sākotnēji Gotthus ražotās mājas tika būvētas tikai Norvēģijā. Uzņēmumam paplašinoties, sākām apkalpot klientus arī Latvijā. Piedāvājam iet jums visu ceļu, no A līdz Z. Pie mums klients var ierasties ar jau gatavu projektu vai tikai ar sapni par māju. Ja vajag, sadarbībā ar arhitektu top ēkas projekts. Ar Gotthus meistariem ražošanas projekts. Tad sākas karkasa elementu ražošana. Mājas elementi ir gatavi pēc pāris nedēļām. Tad tos nogādājam klienta norādītajā lokācijā. Pāris dienas aizņem elementu montāža. Mājas lejas acu priekšā pa stundām. Tad veicam ārsienu apdari, siltināšanas darbus un iekštelpu pelēko apdari. Mūsu sadarbības partneri rūpējas par komunikācijām, elektroinstalāciju, ūdens padevi un kanalizāciju. Pēc klienta vēlmēm varam veikt pilnu iekštelpu apdari, interjeru izveidi līdz pat mēbelēm. No gaisīga sapņu līdz mājai, kurā var dzīvot, ir pagājuši vien daži mēneši. Laiks, kad cilvēki vēlējās dzīvot Greznās pilīs, ir prom. Arvien biežāk klienti izvēlas vienkāršību, ilgtspējību, funkcionalitāti un izdevīgu cenu. Gotthus iespējams pasūtīt arī nelielas moduļu mājas. Varam uzlabot klienta projektu, parūpējoties par ērtāku risinājumu palīgtelpām, terasēm, velonovietnēm, garāžām. Mēs piedāvājam gan modernus, gan klasiskus krāsu risinājumus. Klientam atliek vien izvēlēties. Eleganti izskatās melnā, varbūt balta ar pelēku, un kā būtu zaļa. Daudz klienti fasādes apdarē izvēlas modernas, viegli kopjamas plātnes. Gotthus izmanto tikai ilgtspējīgus un drošus materiālus. Labākos, kādi šobrīd tirgu ir pieejami. Visām Gotthus ēkām ir garantija. Karkasa mājām 5 gadi, moduļu mājām 2. Mēs neatstājam ēku nepieskatīt. Pēc gada apsekojam, vai māja nav nosēdusies un nav kas labojams. Rēķināmies, ka mūsu gatavotās ēkas dzīvos pat 150 gadus. Tas, ka klienti pie mums atgriežas, ir mūsu darba augstākais novērtējums. Par Gotthus saviem draugiem, radiem un kolēģiem stāsta mūsu apmierinātie klienti. Labi zinām, ka mājas nav tikai 4 sienas un jumts. Tās ir kas vairāk – attiecības, siltums, drošība, iedvesma un mierinājums. Mēs gribam, lai cilvēki mūsu būvētajos mājokļos būtu laimīgi. Zīmola nosaukums ietver ideju par labu māju. Tā ir droša, ērta un draudzīga. Mūsu celtās mājas var apskatīt vietnē gotthus.com. Ienāc, izdomā savu sapņu māju un sazinies!